Savas rozes es mēslošu ar šādu te mēslojumu, kas ir granulēti zirgu mēsli. Vienkārši kā rīkojamies. Apveidojam tādu tā kā renīti un saberam tur mēslojumu. Pēc tam to salējot. Mēslojumu beram droši, neberam pašā vidiņā, beram apkārt un ierušinam zemītē. Tā kā man te blakus aug vēl citi augi, tad man nav iespēja tādu pavisam skaistu renīti uztaisīt, bet princips ir šāds. Tad iesim pie nākamās rozītes un darīsim tieši to pašu. Rozīte ir tepat. Te būs vieglāk. Tātad arī veidojam tādu padziļinājumu. Un apmēram kāds 10-15 cm no krūma vidus. Atkarībā, cik liels mums ir tas krūmiņš. Saberam šeit. Tā, mēslus un ierušinam. Tas ir pirmais, ko pavasarī darīt. Aizrauties šausmīgi nevajag. Nekādā gadījumā neliekat svaigus pūts mēslus. Jūs varat likt kompostu, jūs varat likt satrunējušus mēslus, bet ne svaigus. Ja pārāk daudz samēslosiet ar mēsliem, tad rozīte aizies lapās, bet mums vajag arī ziedus, tāpēc pēc kāda laika es viņu samēslošu ar kāliju un fosforu saturošu mēslojumu. Rozīte jau sāk mosties un viņai vajag spēkam palīdzēt. Līdzīgi var rīkoties arī ar peonijām. Peonijām, tāpat kā rozēm, patīk paēst. Der gan mēsli, gan pelni. Pelnis jau es te esmu bērus, kā redzēt, arī ar visām oglītēm. Tā kā gan pelniem, gan rozēm līdzīgi. Tas princips ir samēslošu tagad visas un pēc tam smuki saliešu, lai mēslojums iesūcas zemē. Protams, jūs varat bērt, ja jums mēslojumi ir daudz, arī citiem augiem. Par sliktu tas nenāks. Īpaši tādiem augiem, kas ir novājināti pēc ziemas, kā šī te heihēriņa mazā, kas man bija diezgan izlīdus uz augšu, bet tagad mēs redzam, ka viņi jau dzen jaunas lapiņas, tā kā varbūt, lai palīdzētu, varam pabērt arī šeit. Tās arī izdarīšu. Bet pamatā, protams, mēslošu rozes un peonijas šobrīd. Arī hortenzijas var samēslot šobrīd. Tur gan to jau es esmu izdarījis tieši pēc šāda paša principa, sabērusi īpaši hortenzijām domātu mēslojumu un kārtīgi salējusi. Arī lielā roža dobīte. Te arī visas rozītes katru samēslošu. Tad noteikti ielēt gan peonijām, gan rozītēm, lai tas mēslojums izšķīst.
gaida cietēšana.